Būtībā, es gribēju izstāstīt, kas īsti ir šī sejas joga, un sākšu ar to, ka tas ir pirmkārt darbs ar sevi. Tas ir darbs ar sevi pašu. Būtībā mums ir cilvēkiem ļoti grūti atrast to laiku priekš sevis, bet tad, kad jūs izjūtat šo efektu, tad jums vairs nav problēmas šim laikam. Un šī sejas joga ir saistībā sakārtošana sevis no iekšienes. Jo būtībā mūsu seja ir tā kā mūsu spogulis, kurš parāda visu par cilvēku. Jebkura pumpiņa uzmetusies, jebkurš pleķīts, sausa āda, tas uzreiz liecina, ka iekšēji kaut kas nav kārtībā. Jo būtībā seja ir mūsu tā kā spoguļa attēlojums no iekšienes. Un, lai jūs saprastu, tad īsti paskaidrošu, šī vietiņa, kur ļoti daudziem mēdz samesties daudz smalkas pumpiņas, atbild par aknām. Tad tur ir jāskatās, lūk, šī problēma jau dziļāk, tad aknās. Šeit tālāk aiziet mums tā kā resnā zarna, pa vidu aiziet tievā zarna, un tālūk mums visa seja. Un būtībā arī, ko cilvēki visvairāk zina, tās ir acis. Tad, kad ir šie acu maisiņi, tad uzreiz zina, ka tā nieres nav kārtībā. Acis iekšēji nodod jau uzreiz par aknām. Un lūk, tāpēc sejas joga mēs sākam sakārtot sevi no iekšienes. Jo būtībā pa mums, pa meridiāniem plūst šī enerģija. Un viss notiek tieši šeit. Un visas arī slimības, ko mēs veidojam, tās arī visas, var teikt, tikai no mums nāk ārā. No mūsu negatīvām emocijām, darbībām un domām. Un tāpēc es gribu izstāstīt, lai būtu saprotam, kā tas īsti strādā un kā tas ir, tad man ļoti patīk šo piemēru, kad visi mēs esam kārtojuši eksāmenu. Un kas notiek eksāmena brīdī? Tas ir satraukums, tās ir bailes no nezināmā, un tad notiek tas, kad mums sāk vēders burkšēt, iekšēji. Un ar to citiem pat ir tā, ka viņiem uzreiz jau jāskrien uz tualeti. Un izskaidrojums šeit ir ļoti vienkārši. Tajā brīdī zinātnieki ir noteikuši, kad mēs vibrējam normāli, tas ir kaut kur 7,6 herci vibrācija enerģētiskā. Bet tad, kad mēs esam šajās negatīvajās emocijās, mūsu vibrācija nolaižās uz leju, teiksim, kaut kur uz 3 komats, Un tajā brīdī par to ir atbildīga mums hipofīze iekšā. Un šita hipofīze izdala savu tādu kā atslēdziņu hormonu, kurš atslēdz mums virsnieres hormonus, tos saucamos adrenalīnu, noradrenalīnu, kortizonu, Un tad, lūk, notiek tas, ka mūsu organisms strauji, mainās. Sākas, pirmkārt, katra šūniņa, katra ir saspringta, jo visi gaida kaut kādu procesu, kad kaut kas notiksies. Akna izdala glikozi, insulīns būtībā šeit arī piedalās, bet šis saucamais adrenalīns izmētā to pa muskuļiem. Būtībā cukurs tiek izmētāts pa muskuļiem. Un, ja agrāk cilvēki, teiksim, ja mēs pagriežam visu uz ļoti lielu ēru atpakaļ, tad, ja agrāk cilvēki vai nu uzbruka mamutiem, vai bēga prom no viņiem, tad tagad mums cilvēki tikai apsēžās, sēž un neko nedara. Bet
šis te cukurs muskuļos, viņš jau gaida, viss tas gaida, ka notiksies kaut kas, bet mums nekas nenotieks. Un tad, lūk, tas viss arī pāriet, lūk, šajos te taukos, ja? Un tad cilvēki brīnās, no kurienes viņi tādi resni paliek, ja? Un būtībā šeit arī viss arī atbild, jo tajā brīdī, teiksim, tad, kad mums ir šis te bailes uztraukums, tajā brīdī neizdalās attiecīgi gremošanas fermenti, neizdalās hormoni, un būtībā šeit apstājās viss process. Un lūk, tad mēs arī sākam sajust šo te burkšēšanu, šo te visu, ja? Šo te procesu. Un tā notiek ar ļoti daudzām, jo šīs emocijas gulstās visur. Ja? Ir skaudība, ir bailes, ir dusmas un tā tālāk. Emocijas ir ļoti daudz. Un šādi te organisms, ko dara? Viņš sāk pielāgoties. Un, lai pielāgotos, viņš sāk bloķēt mūsu enerģētiskos kanālus. Un lūk, notiek tas, ka jo vairāk jūs uztrauksieties, stresosiet, ja, jo vairāk jums sāksies hroniskākas problēmas. Jo tur, kur ir šie te bloki, ja, tur būtībā ir tā kā nāves sala. Jo organismam nepienācīgi pienāk šī te asinsrite, un kur ir asinsrite, tā tad neapgādā šūnas ar vajadzīgo skābekli, ja, barības vielām, minerāļiem, vitamīniem un tā tālāk. Un tad notiek, kad šīs te šūnas sāk paralizēties, bojāties, ja, un tad rodas cilvēkiem problēmas. Un tāpēc mēs, ko darām, tad sejas jogā, mēs sākam sevi sakārtot no iekšienes. Un veidi ir ļoti daudz. Un, ko es izmantoju, tā ir akupresūra, jo uz sejas ir ļoti daudz punktiņi. Šie te punktiņi, viņi būtībā atbild par ļoti daudzām lietām mūsu organismā, jo stimulējot šos te punktiņus, cilvēki arī izjūt šīs te sāpes, nepatīkam, ja? Un tas uzreiz jau liecina, ka ir jau kaut kur kaut kas jau nobloķēts. Ja? Jo katrs šis te punktiņš atbild par kaut ko savu, jo tas punktiņš ir paralēli savienots ar kaut ko iekšēji, kaut kādu savu orgānu. Un tad, kad cilvēks uziet uz tā punktiņa, un kad viņš sajūt šīs sāpes, tad tas ir pirmais rādītājs, kad lūk, ir ar steigu jābloķē sevi vaļā, ka tur jau ir problēma sākusies. Un tāpēc mēs strādājam ar šo te akupresūru, mēs strādājam ar elpošanu, jo skābeklim ir ļoti būtiska nozīme mūsu organismā. Jo būtībā mēs ļoti labi zinām, ka mēs bez elpošanas varam iztikt tikai cik tur, ja, minūtes. Bez ūdens dzeršanas mēs vēl varam iztikt cik dienas, ja, un bez ēšanas jau vispār nerunāsim. Ja. Un tāpēc skābeklis ir viens no svarīgākajiem. Un, lai jums tas būtu saprotams, cik viņš ir svarīgs, tāpēc es gribu jums izstāstīt. To, ko mēs elpojam, mēs jau ar savām acīm neredzam. Tad, kad mēs nenoslaukam kādas dienas putekļus un ar pirkstu nobraucam, to mēs visu ieelpojam. Visas šīs te sārmus, putekļus, netīrumus, šlakas, viss, tai skaitā mikrobus, vīrusus, ko mēs, diemžēl, ar savu aci neredzam. Un to mēs visu ieelpojam iekšā. Un tas viss mums aiziet, iegulstās tādos kā alveola maisiņos, plaušās būtībā. Un tad notiek šī te difūzija, kur viss pa taisno aiziet
asinīs. Bet tajā brīdī, tad, kad notiek šis te process, šis ir tāds ķīmisks process, saucās degšana. Un tajā degšanas brīdī tiek sadedzināti diezgan daudz šie te sārmi putekļi. Bet toties lielākā tiesa lūk tālāk pa arteriālām asinīm aiziet uz priekšu. Protams, niera mums ir viens liels filtrs, kas tālāk visu to filtrē, ja? Un pa venozajām asinīm atkal viss ogliskābā gāze, šis te ķēdīšu process atkal atsākās, ja? Un būtībā skābeklim ir 2 svarīgākie uzdevumi. Un tas ir viens, viņš 20% atjauno šūnas. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, jo tad, kad mēs piedzimstam, būtībā mums šūnas visu laiku atjaunojas. Vidējos gados tas ir 50/50, bet uz vecumdienām ļoti strauji notiek šī te šūnu atmiršana. Un līdz ar to, kā šīs te šūnas atmirst, viņš saindē arī mūsu organismu attiecīgi. Protams, mums tur sēž savi makrofāgi, kas to visu attīra, tās mūsu labās riģeju šūniņas, kas palīdz visam šim te procesam, ja? Bet būtībā tā arī notiek tas viss. Un otrs uzdevums skābeklī ir, kad mums zem ādas atrodas tauku rezerves. Un skābeklis sašķeļ šīs tauku rezerves un pārvērš enerģijā, vistiešākajā enerģijā, kas tālāk ir domāta visu, teiksim, muskuļu kustināšanai, dziedzuru sekrēcijai un tā tālāk, viss pa ķēdīt atkal iet uz priekšu. Lūk, šie 2 svarīgie uzdevumi. Atjaunot šūnas un pārvērst enerģijā. Un tāpēc savās nodarbībās es mācu ļoti daudz elpošanas vingrinājumus. Jo būtībā katrā nodarbībā mēs ņemam šos te elpošanas vingrinājumus, lai sāktu sevi sakārtošanu. Jo ir šī te elpošana, kur var noņemt arī galvas sāpes ar 4 elpas vilcieniem. Ja? Ir, kā jau tagad zina, ja, vēdra sāpes, ja? Ir ļoti daudz elpošanas šie te vingrinājumi, ko šādi te, kā mēs varam tikt galā bez šīs te varbūt medicīniskās iejaukšanās. Ja? Jo visas šīs te zāles, ko viņas dara? Būtībā, tad, kad mums ir šīs te sāpes, tad mūsu organisms pirmkārt signalizē par to, kad ir kaut kāda problēma, ka tu kaut ko nepareizi dari. Apstājies. Teiksim, ja tev sāp šī te kāja, tad apstājies, atpūties, neskrien. Ja? Bet ko cilvēks dara? Hops, ibumetīnu un nobloķē vēl vairāk to visu. Un pēc tam brīnās, ka viņam ir akūtas problēmas. Ja? Bet šo te visu var atrisināt pilnīgi savādāk. Strādājot, ja mēs pārzinām visas šīs te lietas, pārzinām visas šīs te enerģētikas, enerģijas, kas mums plūsta, ja mēs viņas iemācamies ar viņām strādāt, tad mums nav problēmas sevi sakārtot. Un tāpēc, lūk, es šajās nodarbībās to visu mācu. Būtībā tās varbūt ir mūsu senču zināšanas, kas šādi te lēnām nāk uz āru. Jo mēs cilvēki esam pieraduši šo te pašu enerģiju zakt viens no otra. Kā tas notiek? Tas, lūk, ar kliekšanu, bļaušanu. Tas, kurš uz tevi uzkliedza, viņš obligāti paņems tavu enerģiju. Šādi te, šī te enerģija tiek nozagta. Un tad tu atnāc mājās, tu esi kā nekāds, ja? Un tev enerģijas jau galīgi nav. Un tāpēc, lūk, vislabākais veids iet pie dabas. Saprast, kā tas ir
sadraudzēties ar tiem pašiem kokiem, ar to pašu dabu, paņemt no viņiem to enerģiju. Jo katrs kociņš, katra šī te lietiņa, viņa dod savu šo te enerģiju. Citi attīra, citi iedod šo te enerģiju. Un ja mēs to visu saprotam un mākam, tad nav problēmas. Kāpēc mums vecāki, teiksim, mūsu senči lika skraidīt ar plikām kājām? Ja? Jo kājās ir visa mūsu dzīvība, visa mūsu enerģija. Mēs esam savienoti ar zemi, enerģētiski savienoti ar šo te zemi. Un līdz ar to kājās mums ir tieši tas te pats, uz katras pēdiņas, uz rociņas ir mūsu atspoguļojums, mūsu iekšējo orgānu atspoguļojums. Uz kājām ir mūsu iekšējo orgānu atspoguļojums. Un mēs skrienot pa tiem akmentiņiem būtībā masējam sev fantastiski. Mēs uzņemam no zemes šo te enerģiju. Visas šīs te lietiņas mums ir jāatcerās, jāvelk ārā atpakaļ un jāpielieto. Un nevis šīs te zāles, kas toksīna veidā uzkrājās, un tad lūk veidojās visādas cistas un visādi citi problēma. Ja? Un, bet ar to vēl nepietiek, jo mēs esam ļoti mazkustīgi. Mūsu dzīve ir palikusi ļoti mazkustīga, jo mums ir pults, mums ir veļas mašīnas, mums ir mašīnas, mums viss ir, būtībā mēs atnākam mājās, mēs varam šitā tusist, ieslēgties gaismā, ja, un mēs varam vispār neko nedarīt, visu mūsu vietā izdara. Bet tā ir vislielākā problēma, jo vairāk mēs kustēsimies, jo mums nebūs problēmas ar osteoporozi. Jo tikai pateicoties šai te kustībai, ja, šie te kauliņi, būtībā šī mazkustība, un, protams, ļoti svarīgi šis te mūsu pH līmenis. Šis te pH līmenis, ja mums mēs esam pārāk skābi, tad šeit jau sāk veidoties problēmas. Un būtībā šīs problēmas jau aiziet ļoti, ļoti nopietnās, jau līdz audzējiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot šo te ēdiena režīmu. Kādi ēdieni ir sārmaini, kādi ēdieni ir skābi. Ja? Jo pēc visiem likumiem mums ir jāpārtiek no 80% sārmaini ēdienu un 20% tikai skābu, kas mums ir pilnīgi otrādi. Un ja mēs ievērosim visus šos te punktus, kustēsimies, pareizi ēdīsim, nodarbosimies ar sevi, būtībā tālūk arī ir šī te sevis mīlēšana. Un ne jau, kā mēs jaucam šo te egoismu, ja? Un līdz ar to cilvēki ļoti maz pievērš uzmanībai tieši sejai. Viņi kaut kā iedomājas, ka vairāk varētu aktīvi vingrot tikai ar ķermeni. Bet, diemžēl, tā tas nav, jo uz sejas mums ir, teiksim tā, kaut kur no 46 līdz 50 muskuļi. Pati skaitījusi neesmu, tā jau saka mums tie gudrie zinātnieki. Un tie ir tieši tādi paši muskuļi, kā visur citur. Un šos te muskuļus mēs varam ļoti aktīvi kustināt, jo arī šīs krunciņas, grundiņas rada mums problēmas. Jo šādi te savilkta piere, ko viņi izdara? Nobloķē mums šos te kapilārus. A kas ir kapilāri? Tātad skābeklis nepienāks smadzenēm, ja? Lūk, un tāpēc šī sejas joga, tātad tas ir pirmkārt, mēs uzlabojam savu veselību, ne tikai skaistumu.
bet tas ir iespējams. Ir iespējams izlīdzināt šīs te krunciņas, ir iespējams pacelt sejas ovālu, likvidēt acu tūskas, zilos riņķus, pacelt acis iekritušās. Ir iespējams strādāt ar acīm, jo arī acs muskuļi, kas satur pašu acs, ir 6. Un ja mēs ar viņiem vēl strādājam, mēs uzlabojam vēl redzi. Likvidēt dubulto zodu, tas viss ir iespējams, ja mēs sākam ar sevi strādāt. Un vingrinājumi ir ļoti vienkārši, jo pēc idejas, pēc būtības, visas šīs te krunciņas, tie ir mūsu samazinātie muskuļi. Kā tas notiek? Teiksim, muskuļi mums visi uz sejas ir izstieptā stāvoklī. Teiksim, šis ir viens kauls, un šeit ir otrs kauls. Un muskulis saistībā ar saistaudiem, asinsvadiem, nervu un tā tālāk, ja, savienots šādi te pie viena kaula, pie otra, un būtībā viņš ir nostiepts. Un tad, kad mēs savelkam šīs te mīmikas, viņš samazinās. Un tas ir šādi te, teiksim, šādi te mums ir nostiepti muskuļi, un tagad mēs, kad savelkam, muskulis ieslīd iekšā šādi te un samazinās. Un tas ir ļoti labi šādi te piemēriņš, skatāties. Tagad man ir izstiepts, un tagad, kad es savelku, redzat, man pirkstiņu starpas samazinās. Tagad izstiepjās, samazinās. Ja? Un šādi te mums arī šie te muskulīši strādā. Tātad samazinās, izstiepjās. Un tad, kad viņi samazinās, viņi šeit saspazmējās. Un saspazmējoties, veido šīs te krunkas un grumbas. Un ja mēs sākam ar viņiem strādāt, būtībā mēs viņus izvelkam un dabujam atpakaļ šos te muskuļus. Jo viņi atslāpst, saspazmējās, viss nokrīt, noslīd. Un tāpēc, lūk, es gribu pateikt ar to, ja mēs strādājam ar sevi, tad mūs sagaida fantastisks vecuma dienas. Un tāpēc ir, teiksim, šie te sejas vingrinājumi un tā skaitā arī šī te elpošana. Un tāpēc es varbūt gribu drusciņu pārbaudīt. Man tā kā būtu viss. Es tagad gribētu pie ļoti smalks kapilāru tīkliņš un ļoti plāna šeit ādiņa. Un sevišķi šeit var pārforsēt. Šeit varbūt... Jā, tā pārcenšanās mums ir tā asinīs. Mums liekas, jo vairāk mēs gribam darīt, jā, jo mums būs labāki rezultāti. Ja. Labi. Un līdz ar to gribu nodemonstrēt jums, lai jūs arī saprotat, kāda tad ir īsti šie te vingrinājumi un kā tad ir šī te sevis sakārtošana. Un būtībā mēs sākam ar šo te akupresūru, jo katrs šis te punktiņš arī dod savam skaistumam, ja, un veselībai. Un tāpēc mēs vienmēr strādājam ar šo te lielo pirkstu un spilventiņu, nevis galiņu. Un stimulācija mums ir tāda, ka mēs uzliekam uz punktiņa, sajūtam, uzspiežam tik spēcīgi, ka sajūtam cietu kauliņu. Tādam ir jābūt šim spēkam, un tad sākam stimulēt. Vienā ieelpā, tad, kad mēs ieelpojam, aizturam gaisu, mums ir jāuztaisa 7 reizes uz vienu pusi, tas ir papulksteni, 7 pretpulksteni un 7 atkal papulksteni. Būtībā ir jāpaspēj uztaisīt 21 reizi. Lai šis te punktiņš sāktu darboties, tas viss ir jādara 3 ieelpās. Un tāpēc paņemsim punktiņu, kas atbild par taisno zarnu, par dzimumu orgāniem un par aizkuņģa dziedzeri. Un šis te punktiņš
atrodas šeit uz zoda. Šitien te, kad mēs tā te paņemam mīksto šo te zoda spilventiņu, ja? Tad šitien te pa vidu mēs sajūtam tādu kā cietu, tādu kā kauliņu, šādu te kauliņu. Sajūtāt? Tas ir pa zemu, drusciņa augstāk, jā. Bet ar šito pirkstiņu, jo šitas pirkstiņš ir vislielākais. Un uzspiežam tā, kad sajūtam to kauliņu. Un tagad uztaisam to vienu ieelpu, aizturam un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un izelpojam. Būtībā ar šo te punktiņu mēs nostiprinam zodu. Mēs uzlabojam visus attiecīgos orgānus, ko es jums nosaucu, un likvidējam sejas tūsku. Ja? Punktiņš, kuru tagad paņemsim, likvidē zilos riņķus un apakšējo sejas tūsku. Tātad, viņš atrodas, ja mēs tā te sameklējam, tad mums ir tāds kā acu dobums, ja, visapkārt. Acu dobums. Tad. Un šajā te acu dobumiņā paralēli zīlītei šādi te noliekat pirkstiņu un uzspiežat tieši uz tā te dobumiņa. Būtībā, teiksim, ja šitas ir dobumiņš, tad mēs uzspiežam šeit, tā kā nedaudz iekšēji. Bet šeit mēs nestimulējam. Šeit mēs tikai turam. Jo šeit ir visjūtīgākā vietiņa un punktiņš ir ļoti tuvu, ja, ādiņai. Un pilnīgi pietiek, kad mēs uzspiežam tā, kad sajūtam šo te kauliņu. Un šādi te paturam. Galvenais nosacījums, lai jūs nevilktu tā te uz leju acis nekādā gadījumā. Labāk tā te nedaudz ādiņu padot uz augšu un tā te uzlikt uz tā punktiņu. Un jūs sajūtat tādu kā skrīmslīti te pa vidu, ja? Tad ir kārtībā, tad jūs atradāt pareizi. Un tagad ieelpojam, aizturam un turam, cik ilgi varam noturēt elpu. Jo šādi te aizturot gaisu, mēs fantastiski darbojamies ne tikai iekšēji un ārēji, bet iekšēji, jo skābeklis veic savu uzdevumu. Tur, kur mums ir kaut kāda darbība, tur, kur ir pirkstu pieskārieni, šajā vietā visaktīvāk notiek apskābekļošanās. Ja? Un plus vēl, tad, kad mēs aizturam šo te gaisu plaušās, ja, tad aktivizējās bronhu apvalciņi, ko mēs atkal izdarām fantastiski priekš sevis iekšēji. Ja? Tad mēs nošaujam ar vienu šāvienu 2 zaķus. Ja? Nu, lūk. Tas attiecas uz šiem te punktiņiem. Protams, punktiņi ir ļoti daudz uz šīs te sejas, ja? Un tāpēc es dodu arī speciālas šīs te kartes, ja, kur šie te punktiņi ir izvietoti, ko katrs ar norādi, kā viņus atrast, ko katrs punktiņš, ja, mums uzlabo, ja? Ar ko viņš ir savienots un par ko viņš atbild. Ja? Dāmas tiešām skatīsies televizorā. Visbiežākā problēma ir pie 40 šī... Sejas ovāla noslīdēšana. Un tāpēc tagad es parādīšu dažus vingrinājumus, lai tas ir saprotams, kā tad tas ir vingrot ar seju. Ja? Un šī vingrošana ir šāda, teiksim, dubultā zoda likvidēšanai. Salokam dūrīti. Liekam viņu zem zoda un varam ar otru tā kā atdurienu uztaisīt. Un tagad virinam žoklīti, bet atkal pie ieelpas. Bet ieelpojam un virinam žoklīti. Ciet vaļā. Un šādi te mēs strādājam tik ilgi, cik mēs varam noturēt elpu.
Bet ar dūrīti iedodam tādu kā uzspiedienu, lai grūtāk attaisīt, lai ir slodze. Un šeit notiek tā, ka jūs redzat, stiprinās kakla muskuļi, tad, kad jūs varat, jā, vaļā, savelkās kakla muskuļi, jā, ļoti labi. Un ja jūs pēc šitā vingrinājuma jūtat šeit savus muskuļus kakla, tas nozīmē, ka esat ļoti labi pastrādājuši. Plus mēs ar dūrīti spiežam uz punktiņiem un atkal stimulējam šos te punktiņus dubultam zodam. Ja? Lūk, nostiprinam kakla muskuļus un likvidējam dubulto zodu. Nākošais vingrinājums, tātad, kas visiem varbūt ir šis te sāpīgā tēma, sejas ovāla, ja, pacelšana. Un šeit mēs strādājam ar rokām, jo rokas būtībā tās ir tā kā mūsu hanteles, teiksim tā. Un mēs ar rokām nospriegojam seju tā kā uz sāniem, nedaudz uz augšu paceļam un uz sāniem, un tad atceramies bērnību. Un sakam burtu I un U, tā kā ugunsdzēsēju mašīna. I-U, I-U. Ja? Bet tas ir klusām iekšēji pie sevis. Bet atkal to visu daram ieelpā. Tātad nospriegojam, ieelpojam un jūs redzat, kā velkās un strādā šie te muskuļi. Būtībā šīs te saites, šie te muskuļi, ja, kas atbild par šo te visu. Un tad, kad jūs atlaižat vaļā, tad pasakat, kuras vietiņas jums ir jūtīgāk. Jā. Un šādi te strādājot, mēs lūk ceļam sejas ovālu uz augšu. Ar šādu vingrinājumu. Ja? Tātad acīm. Akal, kādas ir visaktuālākās problēmas? Vārnu kājiņas saucamās. Tātad strādājam ar 2 pirkstiņiem, novietojam viņus uz mūsu šī te cietā dobumiņa, ja, kas mums ir, novietojam uz dobumiņa, pavaram pirkstus uz sāniem, ja, un nedaudz uz atpakaļ. Un tagad vienkārši spēcīgi žmiedzam acis. Bet vaļā. Un to visu mēs atkal daram ieelpā. Tas ir šādi. Un mēs jūtam, ka zem pirkstiem mums strādā muskuļi. Jā. Un muskulīts atkal velkās ciet vaļā. Un šādi te mēs nostiprinam šos te muskuļus, lai mums neveidojās šīs te vārnu kājiņas. Jo, kā es teicu, rokas, tās ir mūsu hanteles. Ja? Iekritušām acīm, lai paceltu plakstiņus un šīs te mūsu acis. Mēs strādājam ar 3 pirkstiem. Un pirmo pirkstu mēs novietojam uz uzaču sākuma, pa vidu, uz uzacīm, sajūtam spalvaino daļiņu, ja? Un uzaču beigās. Tad mēs paceļam uz augšu un izvēršam uz sāniem. Un šādi te tagad ieelpojam un noliecam galvu uz leju un spiežam uz punktiem, uz augšu un uz sāniem, spiežam uz tiem punktiem. Un
turam tik ilgi, cik mēs varam noturēt elpu. Jau pēc 10 reizēm jūs redzēsiet fantastiskus rezultātus. Kā jums jau lēnāk paceļās acis. Un visbeidzot, vēl pieru grumbām ļoti jauks vingrinājums. Vienkārši roku šādi te nospriegojam uz sāniem un uz priekšu uzliekam. Un tagad kustinam vienkārši uzacis uz augšu, uz leju, uz augšu, uz leju. Un šādi te mēs strādājam tagad ar pieres un šo te dusmu muskuļiem. Bet, protams, neaizmirstam elpošanu, jo tā mēs nošaujam tātad šos divus zaķus. Nu, lūk. Šāda ir šī te sejas joga. Ja?